Bieži vien vecāki jautā, vai tad atraudziņu pēc bērniņa zīdīšanas obligāti ir jāgaida. Kāda tad ir tā īstā atraudziņas pozīcija? Tieši tāpat kā pie zīdīšanas pozīcijām mums nav vienas pareizas, vienīgās pozīcijas, ar kuru tad mēs noteikti sagaidīsim atraudziņu visiem bērniņiem. Arī atraugas pozīcijas mēs piemērojam individuāli atkarībā gan no mammas, gan no tēta, gan arī no bērniņa. Svarīgi, ka tā atraudziņa tiešām atnāk, un svarīgi, ka vecāki var konkrētu atraugas pozīciju arī izpildīt, bet lieka satraukuma un lieka saspringuma. Bērniņi jau savā starpā atšķirās, vai ne? Būs bērniņi, kuri pie krūts pieiet mierīgi, satver krūti mierīgi, veiksmīgi, bez liekas traustīšanās vai liekas satraukuma. Un iespējams šādiem bērniņiem pat nemaz to atraudziņu nevajadzēs sagaidīt, vai viņi veiksmīgi iznāks arī jau zīdīšanas procesā. Un būs bērniņi, kuri pie krūts būs aktīvāki, satrauktāki, saspringtāki, varbūt vairākas reizes krūtis satvers un atvētīs, un iespējams šie bērniņi vairāk sarīsies gaisu, un šiem bērniņiem mums vajadzēs atrast pozīcijas, kurās veiksmīgāk iznāk atraudziņa. Ja bērns veiksmīgi satver krūti, mierīgi ēd, iespējams pietiks ar to, ka bērns tiks piepacelts mazliet slīpeniski un atraudziņa atnāks ātri un veiksmīgi. Viena no veiksmīgākajām pozīcijām būs vertikālā atraugas pozīcija, kurā bērns atrodas vertikāli ar vēderu pret mammas vēderu un kurā celīši ir augstāk par dibentiņu, lai veidotos dziļā ietupiena pozīcija, kurā bērniņš var atslābt. Ja atraudziņas sagaidīšana ir problēma un atraudziņa nav grūti, iespējams tev palīdzēs pozīcija pār celi. Lai pārliktu bērnu pie krūts no vertikālās atraugas pozīcijas, necel bērnu zem padusēm, ieguldi bērna kakla daļu savā agonī un tu veiksmīgi varēsi nomainīt pozīciju.